Labrīt visiem, labrīt, draugi. Atkal ir kāds laiciņš pagājis, kurš pēdējo reizi veidoju kādu runājošo video. Pēdējā laikā vairāk ir kaut kādas dziesmas un tā, bet šorīt staigājot pa mežu, nāca kaut kādas domas, pārdomas, apcere. Kaut kas iekšā mudina kaut ko parunāt. Tad jau redzēs, kur tas mūs aizvedīs. Nav ne jausmas, cik garš šis video būs. Ceru, ne pārāk garš. Bet jā, kaut kā gribās kaut kādas lietas izteikt, kas uz sirds. Gan sautīgiem mērķiem, lai vienkārši izteiktu kaut ko no sevis ārā, lai kļūtu vieglāk. Un arī cerībā, ka varbūt kādam citam tas noder. Ir brīnišķīgs laiks. Sācies ir pavasaris. Un saulīte spīd. Un kaut kā citreiz arī tas uzreiz ietekmē un uzlabo noskaņojumu, garstāvokli. Bet es tā staigājot pa mežu no rīta, domāju, kāpēc ir citreiz tik grūti būt atklātam, tik grūti būt patiesam, kāpēc ir tāds ieradums visu uzspodrināt, padarīt labāku, kāds tas ir, mēģināt kaut kā izskaistināt. Kāpēc ir tik grūti būt atklātam? Un, kas seko manam kanāliņam, daudz jau zina, kad es ticu Dievam, ka pirms vairāk kā 5 gadiem atdevu savu dzīvi Jēzum, un diezgan publiski ar to arī dalījos ar savu pieredzi un savu liecību un savu dzīves stāstu. Un paldies visiem, kas ir kaut ko man rakstījuši un iedrošinājuši vai arī pakritizējuši. Paldies ikvienam. Un ejot šo ceļu, es esmu pamanījis, ka tā baznīcas dzīve, tāda interesanta dzīve ir. Kad tu esi tajā visā kristietības, nezinu, kā to nosaukt, tajā pulciņā, kur ir ļoti daudz labas lietas, ļoti daudz svētīgas lietas, brāļu, māsu sadraudzība, kopā nākšana un slavēšana un studēšana un viss kaut kas. Bet arī ir tik daudz netik labas lietas, kur es no pieredzes varu teikt, ka vienkārši tu iemācies daudzas lietas, ko pareizi teikt, pareizās lūkšanas, pareizās iemācītās frāzes. Un tad tu dzīvo tādu kā dubultu dzīvi, kur tad, kad tu esi sabiedrībā ar citiem, tad tu runā tās pareizās lietas un visu it kā saki ticībā, ar tādu pozitīvismu, bet savā privātajā dzīvē, kad neviens neskatās, tu cīnies, krīti, citreiz smoc, garīgi,
esi paguris un citreiz liekas pilnīgi izžūs, tāds kā garīgi miris, neskatoties uz to, kad tu esi piedzīvojis Dievu neskaitāmas reizes tik spēcīgā veidā, bet ir tāda liekulības pieskaņa, ka tu tā kā staigā divus ceļus. Viens ir tas ārīgi pareizais, tās pareizās lietas, un tas otrs ir tā mana ikdiena, kad neviens neskatās un neredz. Un man jāsaka sākumā, kad es atgriezos, kad es piedzīvoju Dievu, tad kaut kā ļoti bija tāds liels naivums laikam uz visu, un es biju tā kā atvērta grāmata diezgan lielā mērā, dalījos ar visu, gan ar savām uzvarām, gan arī ar savām kļūdām un zaudējumiem, saviem kritumiem, savām cīņām. Un man tas likās pilnīgi ok. Bet tad kaut kā ejot uz draudzi un apmeklējot visādus kristīgos pasākumus, un esot visādās kalpošanās, kaut kā redzi, ka mēs tā kā bieži vien cenšamies paslēpties aiz tām pareizajām iemācītajām frāzēm, un mēs tā kā to visu pagrūžam, kā tā ir ticība, ka mēs runājam ticībā, un tāpēc mums te nevienam nav jādalās tur ar savu netīro kaut kādu apakšveļu. Kad te ir vairāk par tām uzvarām, ko Dievs ir darījis, tas nav par tevi. Un tāpēc sanāk tā, ka jā, tu slavē Dievu, tu apliecini, cik viņš ir labs, bet tajā pašā laikā rodas tāda sajūta, to jau atklāti neviens nesaka, bet tāds signāls tiek dots, kad negrib dzirdēt tās tavas cīņas. It sevišķi, ja tu esi kristietis, tev jau vajadzētu staigāt ticībā un nu jā. Un tad liekas kaut kā tā dubult dzīve smacē nost. Un Bībelē jau saka, izsūdziet cits citam savus grēkus. Un tā ir kā tāda ikdienas sastāvdaļa, ka mums ir kur būt atklātiem un patiesiem. Varbūt nav jākliedz visai pasaulē, bet ir labi, kad mēs varam būt atklāti ar to, ar ko mēs katrs cīnamies. Un mums tur nav vienmēr jāpaliek un jāgaida, ka tagad mūsu cilvēki žēlos vai ko, bet vienkārši tad, kad tu krīti un kad tu to nes uz āru, tas tiek piedots. Un tu atkal tiec piepildīts ar spēku. Un tu vari turpināt dzīvi. Tev nav jākrīt šajā tumsā, šajā cietumā, kur tu vairs nevari pakustēties, kur tev vairs nav tā enerģija un tas prieks un tā pirmā mīlestība uz Dievu, kur tu esi tāds robotiņš, kas tikai dzīvo uz iemācītām frāzēm, kas ir kā tāds nobaltēts kaps, kur iekšā ir miroņu kauli. Es ticu, ka Dievs ir patiesība,
ka Jēzus ir patiesība, atklātība un ka viņš augšām ceļ no miroņiem. Bet mums ir jābūt atklātiem ar to, kad mēs esam pakrituši vai miruši un ka mums ir vajadzīga viņa palīdzība. Man vajag Dieva palīdzību katru dienu. Un kā jau es teicu pašā sākumā, šis ir arī tāds sautīgs video, jo es ļoti, ļoti nevēlos dzīvot kā nobaltēts kaps šo dzīvi. Kā Jēzus teica, kad jūs esat tikai nobaltēti kapi, un iekšā ir miroņu kauli. Ka es vēlos dzīvot atklātu dzīvi. Mācīties to darīt. Zinu, ka tas ir process un ka mūsu daba ir melīga un ka mums patīk uzspodināt lietas un padarīt sevi labākus, kādi mēs esam. Bet lauzt sevi, tiekties uz to, un kurš tad var palīdzēt, ne jau pats. Šajā gadījumā Dievs, es ticu, ir tas, kas nāk palīgā. Un citreiz tas var būt, ka tu pat draudzē vari sajusties kā vienīgais. Liekas, tur, kur būtu jābūt, tai lielajai atklātībai, tai drošajai videi, kur mēs varam atdot savas nastas, un arī jau kā ilgadēji kristieši, kas tic uz Dievu un kas zina Dievu vārdu un kas seko Dievam un tā joprojām krītam, ceļamies un mācamies. Un kā jau es teicu, nav viss slikti un draudzē daudzas labas lietas. Bet vienkārši šī te ir, man liekas, tāda, kas ļoti iztrūkst, tāda atklāta saruna, atklātas liecības. Arī kur kaut kādas garīgas autoritātes vai mācītāji vai tādi labi zināmi slavētāji vai vienalga kādi zināmi cilvēki, kas sludina Dievu, arī varētu runāt atklāti. Es domāju, nav neviens, kurš negrēko. Nav neviens, kurš nekrīt. Un tā nav vieglā tēma, tas nav tāds cukurs, kur mēs varam vienkārši tikai tā ar pozitīvo domāšanu visu kompensēt un pasludināt visu tikai kā labu, nerunājot arī par to neglīto. Jo arī psalmos nav viss tikai skaisti. Dāvids bieži vien runā par neglīto. Arī Pāvils nerunā tikai par visu kā skaistu, arī tur ir daudz neglītais. Un es domāju, tajā ir tas spēks un ka tas parāda cilvēka grēcīgo dabu un tajā pašā laikā mūsu vajadzību pēc Dieva, pēc mūsu radītāja, pēc tā, kas ir mūs radījis, kas pazīst mūsu sirdis un it visu mūsos un kāpēc bez Dieva mēs vienmēr būsim melīgi un paštaisni un mākslīgi. Mēs kalposim mākslīgam Dievam, pēdiņās Dievam, mākslīgiem elkiem, jo tas, kam tu kalpo, tas arī ir tavs kungs. Un ja man ir meli un ja man ir lietas, kuras es nenesu gaismā, noslēpumi un visādi mošķi, tad man nav saslēgums ar to, kas ir patiesas un atklāts. Tāpēc, kad starp mani un atklātības un patiesības Dievu
ar šo patiesības avotu, ar šo radītāju, kas dod spēku, dzīvību, enerģiju, ir meli starpā. Ir visādi samāksloti bloki. Un tāpēc nav brīnums, ka manī nav šī vairs pirmā mīlestība citreiz uz Dievu, kad manī nav šis prieks vai šis atspērīgais solis, bet ka es jūtos kā tāds pienākumu izpildītājs tikai, kurš runā iemācītas frāzes, un vairs nav saikne ar dzīvo Dievu ik uz soļa, ka es to pieņemu, ka vienkārši, tā bija tā medus mēneša fāze, kad es biju kā jauns kristietis, bet tagad man ir vienkārši jānes šis smagums, kur vairs nav nekādas sajūtas, nekādas iekšējas pieredzes, nekāda pārdzīvojuma. Ir vienkārši rutīna un konvejers. Es ticu, ka tā tam nav jābūt. Es ticu, ka tie ir tādi meli, ka mēs tā sevi mierinam. Bet es ticu, ka Dievs ir dzīvs arī šodien un katru brīdi. Un bez viņa vispār nekas nenotiek un nevarētu notikt. Bet tā ir, protams, arī tāda kopradīšana un Dievs mūs aicina uz attiecībām. Un ja mēs sakam nē, man ir kauns no tā, un es ar to nevienam nedalīšos un nestāstīšu, tas ir tik pazemojoši. To upuri es nenesīšu, un tad kaunies par to, ka tu esi melīgs un lieto visus pasaules kompensātors un īslaicīgās zāles un visādas maldu mācības, kas risina problēmu tikai īstermiņā, bet ilgtermiņā vienmēr noved pie vēl lielākas problēmas, pie vēl lielākas slimības. Tā kā, ko es ar šo visu gribu pateikt? Ka es ļoti meklēju dzīvu Dievu. Es zinu, ka viņš ir. Es zinu, ka viņš ir manī un ap mani un it visur. Bet laiku pa laikam mana vēlme izdabāt cilvēkiem, manas bailes, ko cilvēki padomās, vai mana piederība pie kāda konkrēta pulciņa, cilvēku loka iedveš bailes būt īstam un atklātam. Tāpēc, ka bailes ir būt nosodītam, kritizētam un varbūt nosauktam par liekuli, kad es esmu mēlis, kad es esmu viltus, tas un šitais. Un šīs visas bailes laiku pa laikam dara mani mākslīgu. Un es samierinos ar to. Un baigi negribās ar to vairs samierināties. Ka tie grēki un tumsa un ienaidnieks, kad neviens neskatās, nāk virsū un vilina ar visādiem kārdinājumiem un nospiež tev pie zemes. Un tad, kad atkal ir jāiet cilvēkos, tad tu nopurinies, uzvelc savu garīgo masku, savu smaidu un skaistās frāzes un izliecies it kā, ka tu esi baigais ticības varonis un esi šeit tikai, lai palīdzētu citiem. Lai gan absolūti ir skaidrs, ka man ir vajadzīga palīdzība pašam ik brīdi. Un ja es to varu atzīt, tad arī caur to arī, es varu palīdzēt citiem. Bet beigās Dievs ir tas, kurš palīdz, tikai un vienīgi Dievs. Un mūsu nespēkā viņa spēks varens parādās. Un tāpēc es šeit nerunāju kā spēcīgs, bet kā nespēcīgs, kurš
cīnās ar daudzām lietām un krīt joprojām dažādos kārdinājumos. Redzēs, kur šis viss tālāk vedīs. Es ticu, ka Dievs šodien kaut kā īpaši runāja uz mani un deva drosmīti arī ierunāt šajā video kaut ko. Lai jums visiem svētīga šī diena, kas skatāties. Lai Dievs māca mums staigāt atklātībā, atzīt savus grēkus, mācīties būt patiesākiem, īstākiem. Un tad Dievs nāk pretī un palīdz. Un ja krītam, tad lai mēs varam tiešām nākt pie viņa un lūgt piedošanu, izlīgt un staigāt ar viņu, iet visos ceļos. Jā, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Čau!